Nē, nu ko lai saka, dzīvē nedaudz veicas, jā. Tātad šodien es nezinu, kas ir pa datumu, 24. laikam, bet šodien ir ceturtdiena. Bija plānots braukt mājās ar mašīnu, paziņa, vestu. Bet prikols tāds, ka apmēram man kojas ir, neteikšu kur, labi, Imantā, un apmēram 15 minūtes no kojām, apmēram, 15 līdz 20 minūtes no kojām, saplīst mašīna, un bija jāgaida. Jāgaida vecis. Un tikmēr es aizgāju uz vietējo statoilu vai statoilu, kā jūs tur saukājat. Bet jā, bija plānots būt mājās šovakar un rīt atdot Fanface TV konkursa uzvarētājām balvu. Un jā, bija plānots iet uz zāli vakarā 5 uz basketbola zāli. Bet tā vietā iespējams būs jāpaliek Rīgā tepat. Tāpēc, ko lai saka, pašpārliecināti par kaut ko, neko neuzskatiet par pašsaprotamu, jo viss, ko jūs esat iecerējuši, var nenotikt. Tāpēc ir nepieciešams alternatīvs jūsu idejai vai jūsu domai. Tāpēc atcerieties, protams, vajag iet 100% uz kaut ko, bet atcerieties, ka tas var nenotikt. Jo vienkārši veiksmi var nenospēlēt jūsu. Tāpēc tā. Tas nozīmē vienu. Jābrauc rīt ar to pašu veci, bet citu mašīnu, pulkstenis, es nezinu, 14. laikam. Bet, škrobe. It kā nebūtu jēga braukt, bet es tāpat braukšu, jo ir jādod balva Fanface TV loterijas uzvarētājiem un jādod arī, un jāaiziet uz basīti gribās. Kaut kā Rīgā man ir trendiņi, bet gribās aiziet Pārventas līgā, papontoties, padominēt. Bet jā, paldies, kā skatieties šo kruto blogu. Es blogošu arī rīt, kad es braukšu uz Ventspili, zālē, tāpēc rītdien būs labs blogs. Es cerēju būt viens pats rīt visu dienu Ventspilī mājās. Daļēji būs tā, bet nebūs tā, kā biju iecerējis, bet kāda starpība. Jā, abonējiet Fanface TV, abonējiet man kanālu. Sekojiet man Instagramā, Snapchatā sekojiet Snapchatā, jo kaut kad drīz varbūt man būs telefons jauns, kur es varu Snapchat filmēt, bet līdz tam nezinu, bet, karoči, dzīve ir laba, abonēt Fanface TV, ja drīz vajadzētu būt 15,000, vai iespējams jau rīt 15,000 special video. Bet jā, peace out un mīliet dzīvi.